vienkārši man IKEA skapīts. Un mēs šodien skatāmies, cik daudz darba jāiegulda, vienkārši, lai izgriezt ārā pāris gāzes trubas, skaitītāju un visu pārējo. Un pats galvenais, šodien izmēģinām jaunu video formātu, tā kā drokši ierakst komentārā, kā tev patīk. Laižam! Pats galvenais mums atved skapīt. Mums atved skapīta tekstu, ka tur jāiezāģē iekšā gāzes caurules, skaitītājs, un kā jau parasti mūs daudz stāvenēs. Ķeramies klāt. Galvenais pirms sākt visu darbu ir kas? Saprast, kas vispār tevi jāgriež, kas jādara un tā tālāk. Šitā gadījumā gan mums ar instrukcijām reāli paveicās. Vienā pusē ir foršs uzraksts, otrā pusē sazīmēts uz sāna, kas īstenībā baigi palīdz, jo citreiz tās ir vienkārši mutīgas instrukcijas, kur tev vienkārši pasaka, kā nozāģē desmit no aizmugurs, un tu saproti, ka viņš tieši tā arī tas cilvēks nomērīs uz acis skatoties. Šitā gadījumā viss bija čotka uzzīmēts, un te mēs vienkārši zinām, pa kurien zāģēt. Tā, lai nesajūk un tā, lai vieglāk strādāt, sadalām visu daļās. Ņemam ārā atvilknes un sākam ar korpusu. Īstenībā korpusu baigi interesanti, tāpēc, ka apakš ir uz savilcējiem, bet augšpus vienkārši carks ieskrūvēts ar konformātu. Nezinu, vai IKEA tā ir visu laiku, droši ierakst komentāru. Korpusu vienkārši jaucam ārā tā, lai mēs var uzmest tos pašus sāns un visu pārējo uz zāģi. Protams, man kā galdniekam svēta lieta atrast kādu citu kasjaku, tā kā cokolu, kas stāvā maliņu uz augšu. Bet labi, tas ir sīkums. Pirms apzāģēt sāns, baigi svarīgi uzmest acis, vai pa tavu zāģējumu līniju nestāv kaut kāda furnitūra. Tas var būt viss kaut kāds skrūvs, naguls, skavas, vienalga, kājiņas mūsu gadījumā. Pa šitām kājiņām es vispār domāju, ka es viņu izskrūvēs ārā un tur iekšā būs kaut kāda seškanta, bet izrādījās, ka viņi vienkārši ir iedzīti un viss. Kas tad citi baigi interesanti, kā viņš šitos te skapīšus regulē, nav nejausmas. Godīgi sakot, arī negribas noskaidrot. Ir iemesls, kāpēc es montēju tikai savus mēbeles. Pēc tam, ka sāns nozāģēts, varam piezāģēt arī horizontālo. Uzmetam viņu virsū uz sāna, atzīmējam precīzi, un pēc zāģēšanas, protams, apskatāmies, kā mums ir sanācis. Pēc tam, ka sāns un apakš gatavi, jāpiezāģē otrs sāns ar lobziku. Man jauno lobziku. Jauno lobziku un ne tikai es pirku pa savu naudu, tā nav nekāda apmaksāta reklāma, bet es esmu vienkārši sajūsmā. Un tieši tāpat arī pa savu jauno putekļu sūcēju. Pagaidām es viņu neesmu daudz lietojis, bet es esmu vienkārši sajūsmā par to, ka viņš ātri griež un tikpat ātri apstājas. Tas manā skatījumā tas ir itī krūti. Protams, der atcerēties par to, ka lobziku zāģējums ir baigi atkarīgs no asmeņa. Un asmeņi visādi ir arī tādi, kas tehniski neplēš uz nevienu pusi, bet praktiski tā, ka gandrīz vienmēr viena puse ir švakāka nekā otra. Šitā gadījumā asmens mums rāva uz augšu, tāpēc augšpuses ir diezgan izčakarēta, kas sanāk uz skapīšu iekšpusi. Tad vienkārši aiznesam viņu uz otru galdu, ielikām mazā virsfrēzē 3 mm rādījus un pārgājām maliņai pāri. Tehniski tas nav vajadzīgs, tas ir iekšpusē, tas nav redzams un tā tālāk. Bet tam, kas montē, būs ļoti patīkami. Pēc tam es milšpapīru apstrādāju arī otru pusi, vienkārši tā, lai viņi nav asi un negriežas pirkstos. Pēc tam korpusu liekam apakaļ tieši tāpat, kā viņš bija. Aha. Daudz labāk. Tikai pat cik mēs nogriezam aizmuguru un savilcēju sanāk, ka aizmuguru mums jāstiprina uz konformātu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš būs starp skapīšiem un man baigais slinkums urbt savilcēju. Un pat cik sānos jau ir konformāts kā tāds augšējiem sargam, neredz vajadzību iespringt un urbt savilcēju no jauna.
Starp citu, kā jau redzēju, arī oriģinālais konformāts stāv nedaudz ārā no korpusa, kas man baigi nepatīk, un tas īsti nav arī pareizi. Tāpēc, ka liekot skapīšu kopā, vienkārši sanāk tev starp skapīšiem šķirba. Tas nav forši, man tā nepatīk, un tāpēc es nedaudz iezaņģēju konformātu, kas arī nav pareizi, bet tagad mums nebūs šķirba. Iesūdz mani. Pēc tam varam likt regulējumu kāju atpakaļ. Tā montāžā noteikti noderēs. Un pats galvenais tagad, ka kaste mums ir gatava, mēs jau varam nomērīt atvilknes pēc fakta. Piemērot vadotnes īstenībā baigi pārsteidz tas, ka ar IKEA neiet kopā parasta vadotiņa caurumu. Šitā IKEA vadotne, un kā jau vienmēr viņiem ir kaut kāds nedaudz monopols, un tāpēc ar parasto vadotni tu viņu aizvietot nevari. Ja tev kaut kas notiek tavai vadotnei, tev jābrauc tieši pie viņiem un jāpērk viņējā. Vai pēc 10 gadiem joprojām viņas varēs dabūt? Nav nejausmas, bet man tā liekas, ka viņas būvē tā, lai pēc 10 gadiem tev jau vajadzētu jaunu, un tev par to nebūtu jāuztraucas. Kas viņi zina? Jebkurā gadījumā ieliekot vadotnes, patestēja veco kasti, vienkārši lai redzētu, vai vadotņu platums arī mums nebūs problēma. Paldies Dievam nebija, varam turpināt. Pa cik platumiem viss ir kārtībā, kamēr kasti kopā varam nomērīt iekšējo platumu. Tas noderēs, lai apzāģētu visas vidējās detaļas. Un, protams, atvilknes kasti gribas saskrūvēt. Galīgi negribas izmantot tos oriģinālos plasmas. Tie plasmas dībeļi manī, nekādu uzticību nevieš. Un starp citu, tas, ko tu redzi, tas ir nagla velkamais kalts, viņš nav ass un viņš nekad nav bijis ass. Nebļaus mani. Patiesību sakot, diezgan izbrīnīja tas, ka vadotnes pieskrūvēts tikai no malām. Līdz ar to atvilkņu dibens vienkārši brīvi kustās. Praktiski viņa vietā tur tikai rievs un vadotnes. Kaut gan visticamāk tas ir materiāla īpatnība dēļ, tāpēc, ka sāna biezums ir vien 12 mm, un ko tu tur kārtīgi var ieskrūvēt. Pēc tam detaļas pa vienai ņem nos no fasādes un nes apzāģēt. Kāpēc pa vienai? Pa lielam, jo mazāk tu vari sajaukt, jo labāk. Un pa vienai ņemot detaļas un uzreiz nesot viņu apakaļ un tādā pašā pozīcijā liekot apakaļ, tas ir maksimāli vienkāršots process. Un tad varam likt atvilknes kopā. No sākuma paskatoties uz augšpuses, likās baigi nesmuki un likās, ka kaut kas nav kārtībā. Bet tad es papētīju pārējās atvilknes un sapratu, ka tāds viņas oriģināli arī ir. Protams, kastu otrais skrūvē kopā skrūvē. Te plastikāts, kas uzlīmēts uz skaideni, izskatās diezgan elastīgs. Un visticamāk tāpēc viņš pūkojas, kas arī ļoti pārsteidz atvilkņu sānos, kuriem spiežas cauri skaids. Īsāk sakot, nekāds baigās uzticības šitam materiālam man nav, tāpēc strādāju diezgan uzmanīgi. Galvenais jaunās vadotnes skrūvējam cauri dibeņiem, tas nozīmē, ka viņš vairs nekustēsies. Oriģināla lufta bija baigā, un tas man arī īstenībā baigi nepatika. Un ieliekot viņu iekšā, pats redz, kā izskatās atvilknes stāv spēcīgi pa augstu. Vismaz savus 6-7 mm, ja ne vairāk. Un, lai arī vadotnēm centra paliktais pašos augstumos, izskatās, ka atšķirība vadotnēs ir tieši iteņos. Tā kā, nāksies pieņemt korekcijas. Tagad, lai redzētu, kas notiek augstumiem, tādā pašā veidā jāuztais pārējās kastes, ja ieliek vietā apakšējā. Tāpēc, ka no tās mēs varēs mērīt fasādes uz augšu. Beigās izlēma apakšējo atvilkni vienkārši atstāt uz vecajām vadotnēm. Tāpēc, ka šitai pusē vadotne vispār netraucē, traucē tikai kaste. Un šitai pusē arī iznāk ārā tikai pāris centimetri, kur kaste trubai netraucē. Līdz ar to mēs vadotni varam atstāt gandrīz vecajos caurumos, kas nozīmē, ka mums atvilknes augstums nav jāregulē. Mums ir kaut kas, no ko atsisties. Es teicu gandrīz vecajos caurumos. Tas tāpēc, ka, lai arī tā ir lētā mēbele, bet tik un tā fasādē jāstāv taisni. Šitā gadījumā paceļot nolaižot aizmugurējās skrūves, dabūja nolikt tā, lai fasāde nostājās taisni pret korpusu. Pat čabīgākais visai šitai stāstai tas, ka šitām vadotnēm nav regulācijas. Burtiski, tā kā tu viņu noliec, tā viņa arī ir. Ir divi varianti, vai tu regulē fasādi, ja viņi tev nāk atsevišķi pieskrūvēts pie kastes, vai arī regulē visu vadotni. Pat cik šitai gadījumā mums opcija regulēt fasādi nav, tad vienkārši pašam vadotnēm tu vari bišķiņ paspēlēties. Un kā otrā atvilka nolikt vietā, varam atkal pieregulēt sagāzumu, tāpēc, ka tas var izmainīt arī augstumu. Tas ir obligāti jādara pirms ej uz tālāk uz nākamo solīti.
Pēc tam paliek tikai augšējā. Nu, un pēc tam, protams, vēl jāpaspēlējas ar vadotnēm, un šur tur kaut kas jāsaliek tā, lai plus mīnus visas fasādes stāv vienādi. Bet daudz kas vēl ir atkarīgs no tā, vai viņi objektā vispār varēs izlikt līmenī, tāpēc, ka šitām mazām kājām, nu, godīgi sakot, man ticība ir ļoti maz. Bet tā, paldies Dievam, nav man problēma, nu, un es maksimāli esmu izdarījis viss, lai viņi stāvētu taisni un savā vietā. Īsāk sakot, IKEA ir iekarots. Pat iedomājies, paņēma cilvēks un uzfilmēja veselu sēriju par to, ka apgraiz vienu skapīti. Laikam tiešām nav ko darīt, vai ne? Bet, ja nopietni, tik bieži ir tas stāsts, ka cilvēks atbrauc uz savu skapīti, vai ne, un izgriez man tur trubiņu ķipā. Nu, sīkums kaut kāds. Paņem vienkārši izgriez tur trubu, es tur piečuku nolikšu. Nu, šis ir tas stāsts, ka pa piečuku tas nenotiek. Jebkurā gadījumā gribējās parādīt vienkārši, cik daudz darba iet iekšā, nu, tādā elementārā īstenībā, nu, mazā darbiņā. Sašaurināt skapīt, izgriezt trubas un, nu jā, paņemt sašaurināt 3 atvilkums. Tā, lai tas plus mīnus arī funkcionē. Jo, kā jau teicu pirms tam, nu, pa lielam vienalga, cik lēta vai dārga tā mēbele, viņai jāstrādā, viņai jāfunkcionē, nu, tāpēc cilvēks pa viņu maksā naudu. Šitā gadījumā, nu, diemžēl tā pārtaisīšana visticamāk ir dārgāk nekā tas skapīts, bet, jā, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Tā teica, ka tas nesot IKEA, ja tev montējot nepaliek pāri bišķiņu furnitūras, tā kā uz vienu skapīti šitik te skrūs, tas ir ok vai nav ok? Ierakst komentārā. Bet jā, diemžēl šitas stāsts mums ir diezgan izplatīts, ka, nu, tais PSRS dzīvokļos, kur mēs, PSRS laika celtās mājās dzīvokļos, kur mēs dzīvojam, nu, jā, tas trubas ir tāds, kāds viņas ir, un kur viņas iet pa lielam diezgan bieži, tur viņas arī tikai var iet, vai ne? Tā kā tāda gāzes truba, mēs varam kaut ko pārvilkt dzīvokļos iekšā, bet, nu, maģistrāli mēs neko nevaram padarīt. Nu, tāpēc arī viss šitas te izgriezts, un šitais skapītī noslēpsies skaitītājs, nu, un tad vienkārši atvērot atvilku, un tu vari apsīties, kā tev ir rādījumi. Tā kaut kā. Starp citu, jā. Atceries, es pagājušais teicu par to, ka man gribētos bišķiņ pacelt savu turnīti. Pagaidi. Jā, mēs pie šitā uzdevuma aktīvi strādājam. Un jā, tas nav pa veltu un tā tālāk, un man burtiski stokers uzdāvināja šitās te 2, un es sapratu, ka man ļoti patīk. Man patīk tā kārtība, ko viņš objektā palīdz uzturēt un viss pārējo, vienkārši atsevišķs kasts. Es saprotu, ka kasts ir daudz un dažādām firmām un tā tālāk. Bet, pat cik šis ir labs sākums, un tagad man ir sākums arī bateriju platformā, es izvēlējos palikt pie šito. Nu, un tad pa savu naudiņu es piepirku klāt. Hop! Atsevišķi vienkārši 2 kastes, kas šitās te ir burtiski tukšas kastes, kuras šitā te man jau ir aizsist. Šitai kastē burtiski te iekšā tagad ir viss smagākais, viņa lielākā kasta, līdz ar to viņa apakšā. Un viņā iekšā tīrāmie līdzekļi, silikoni, līmes, kaut kāds tas pats pretlīdz tepiķīts, kas vienmēr ir noderīgi nomest zem ceļiem, tā kā tur āpopa objektu, vai arī nolikt zem kāds detaļas, tā kā tu strādā kā, teiksim, akrila duru vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tādi lielie štrumiņi. Nu, un tad vēl neapgūtā kasta ir šitā te, kas pagaidām stāv tukši, bet šo es dabūju pēdējo. Un šita te būs droši vien arī kaut kas no mazajiem instrumentiem, kaut kāds varbūt flaķens, nazīši, kaut kas tam līdzīgs. Jebkurā gadījumā mēs aizbrauks uz objektu ar vienu smuku turnīti, nu, precīzāk abās rokās sadalīt, vai ne, un mēs varam iet iekšā un akurāt strādāt, kas ir baigi forši. Vēl Rudolfs pa savu naudiņu nopirka. Nākamā kaste uz augšu, tas, ko tu jau redzēji, figūra zāģis. Figūra zāģim, protams, nāk iekšā putekļu nosūkšana. Un, protams, viņš jūs tās pašas baterijas. Nu, un kā tad tev viss būs uz bateriju, un tik un tā ievelk kabelis priekš putekļu sūcei. Tāpēc es iegādājos savā īpašumā arī bezvadu putekļu sūcei, kas, ja es varot vārdots izstāstīt, kā viņš maina dzīvu, tas ir vienkārši unikums. Bet jā, ritīgi patīkam, ka viņi ir uzmest uz pleca un vienkārši burtiski ar sienām staigāt un urpt. Vai arī noliec uz virsmas, un ar šito te garo cauruli, nu, tev viņi pilnībā pietiek tehniski, viņi laikam ir līdz 2,5 metriem, bet tik daudz es viņu jau neesmu izvilcis. Nu, un lai šito visu varētu darbināt, lai, teiksim, vienu bačenu varētu lādēties, un 2 man jau bija, 2 var strādāt. Nu, tad es arī paņēmu 5,2 ampēru akumulātoru, kas var darbināt šito te
skaisti. Kādreiz vairāk es pastāstīšu arī apskatā, bet pagaidām, ja tu gribi zināt vairāk par šito Mitavu Mārtiņām, es iemetīšu aprakstā linku, ir apskats gan uz šito, gan uz citiem bateriju putekļu sūcējiem, īstenībā baigi forši un daudz tehniskā informācija. Tā kā, ja tev arī interesē vai nu par šito vai par citiem bateriju putekļu sūcējiem, gribi uzzināt vairāk, tad droši spied uz linku aprakstā, tur būs Mārtiņu video, un uzrakst komentārā, ka tu no Celmas workshop. Jebkurā gadījumā, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajā epizodē. Cenšos epizodes izlaist jau biežāk, jo labāk, bet pagaidām mums sanāk kaut kas ap reizi mēnesī, un tad rēķinies, ja tu abonēsi kanālu, tev būs 12 jaunas epizodes gadā. Un, protams, ja padalīsies šito video savos sociālos tīklos, es tev būšu ļoti pateicīgs, kā arī, ja piesakos manai Facebook grupai, Instagramam un TikTokam, tur varēs pasīties, kas notiek starp lielajām, starp garajām epizodēm. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.